Ļoti sarkans, vērtīgs, ar smuku zelta spiedi uzlikt virsū polu. Esam pie nākošā procesa, tā ir digitālā druka. Digitālā drukā nedaudz atšķirība nekā offset drukā, jo šeit mēs varam izdrukāt vienu eksemplāru, vienkārši no faila paņemam, print un gatavs. Offsetā tā mēs vienkārši fiziski nevaram izdarīt. Ja? Un tā atšķirība ir tāda, ka šeit atšķirās arī krāsas, šeit ir pulverkrāsa, kas tiek piededzināta uz papīra. Offsetā mums ir lielākoties šķidrā krāsa, kura iesūcās papīrā, un tā ir tā atšķirība, un tur rodās tās niansītes, kas labi strādā. Ja? Tāpatās šeit ir dažādu krāsu skala saucamā, pantoņu skala, kuru tad attiecīgi var pieregulēt pie attiecīgiem papīriem, noteiktiem papīriem, noteiktas krāsas. Ja? Bet es jums neieteiktu ar šīm lietām nodarboties, it īpaši, ja tā ir digitālā druka. Kāpēc? Tāpēc, kad pēc laika digitālā drukai mainās visu detaļu resursu, un viņi atkal maina to visu krāsu. Līdz ar to labāk atslābt, nomierināties un izpildīt vienkārši tos darbus, ātri palaist reklāmu un taisīt nākošo. Ja? Tāpēc ir svarīgs šis process visam. Iesim pie nākošajiem. Esam pie nākošā procesa. Šo sauc par plašu attīstītāju, taisītāju, kas ir vajadzīgs offset drukai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka no sākuma mēs nopērkam alumīnija tādas plāksnes, mēs liekam iekšā šajā mašīnā, kur automātiski velk iekšā viņu, un viņu taisa attiecīgi gravējumu, zīmējumu priekš katras krāsas. Tātad ir vajadzīgas katrai krāsai viena plate. Ja jums pieņemsim krāsains bukles, tad būs vajadzīgas četras plates. Bet, ja jums ir vairāk nekā uz vienas loksnes, tas darbs izvietojās, tad ir vajadzīgas katrai loksnei savas plates. No vienas puses un no otras puses. Un gala rezultātā mēs, izejot cauri visam, dabūjam šīs plates priekš offset mašīnām, kuras attiecīgi liek iekšā mašīnā, un tālāk jau notiek pats drukas process viss. Iesim pie nākošajiem procesiem. Tātad šeit viss mums notiekās automātiski. Operators ielika plāksnes iekšā, viņas tika sagatavotas, ielikts darbs, tas, kas ir nepieciešams, uztaisīt speciāli caurumi priekš tā, lai šo plati varētu ielikt iekšā iekārtā, offsetā, lai viņu salocītu pareizi, un tagad viņi iet cauri, lai viņu līdz galam pabeigtu, attīrītu un sagatavotu drukas procesam. Un šeit viņš iznāks ārā pa otru pusi, jau gatavs rezultāts, ko pēc tam ņem cilvēku un izmanto drukas iekārtām. Pie nākošā viena no svarīgākajiem procesiem tā ir drukas iekārta. Liela drukas iekārta, daudzas krāsas, katra krāsa tiek drukāta atsevišķi, bet sāksim ar to, ka, lai vispār kaut ko drukāt, ir nepieciešamas speciālas plates. Tās ir alumīnija tādi izstrādājumi ar gravējumiem, un katrai krāsai ir vajadzīga sava plate. Tas nozīmē to, ka, ja pieņemsim, sāksim ar katalogu. Katalogam ir tur 48 lapas puses. Tas nozīmē to, ka visām tām 48 lapas pusēm būs vajadzīgas, tad, kad mēs izklājam to loksni uz papīra, mums ir vajadzīgs katrai loksnei uz izklājuma 4 plus 4 formas. Tas nozīmē to, ka katram izklājumam ir vajadzīgas 8 formas. Un šādos gadījumos, ja pieņemsim, tas ir A4 formāts katalogs, viņš izvietojās 2 gabalas loksnes, tas nozīmē, mums būs vajadzīgas kopā, tās pateikšu, lai pareizi, 8, līdz 8, 6 reiz 4, 24 dažādas formas. Līdz ar to tas ir darbs, kamēr viss tas tiek sagatavots. Ja? Šeit attiecīgi ir mašīnas galvenā pults. Šeit operators mums regulē visas krāsas, padeves un visas tādas lietas. Tas ir ļoti svarīgs process, un šeit manuāli cilvēks var vēl attiecīgi piedzīt noteiktas krāsas. Viņš vienkārši var piedzīt, paregulēt, reku tagad zilo tādu, tagad sarkano tādu, tagad to, un attiecīgi iekārta, hops, ņem to visu un drukā augšā. Tālāk tiek ielādēts papīrs šeit, automātiski palete, un tiek dots signāls no pults, sāk drukāt to materiālu.
Ir ļoti svarīgi, lai šeit būtu ļoti profesionāls operators, kurš zina, kā uzregulēt mašīnu, jo šī mašīna, kad viņa sāk strādāt, viņa paiet jau pirmās loksnes aptuveni 20 līdz 50 loksnēm, kuras tiek tik ātri izvilktas cauri, kad operators nepaspēs to izdarīt. Ja? Tāpēc offseta drukai ir nepieciešamas tās saucamās pierīkošanas loksnes. Daudz pierīkošas loksnes, lai no sākuma tās krāsas visas uzdzītu. Ja? Un šeit var redzēt, ka operators liek iekšā tādas attiecīgus kociņus, ja, kur var redzēt, ka šī te daļa ir saucamā pierīkošanās. Šī daļa ir reālā tirāža. Šeit viņš eksperimentē, kā būs tās krāsas, kādā veidā tas būs, un pēc tam tikai drukā pārējo tirāžu. Tāpēc ir reizēm tādas situācijas, kad, ja operators neizmet ārā šo visu, reālu daļu, tās pierīkošanas loksnes ienāk iekšā tirāžā, un tad tur parādās krāsa kaut kādas neatbilstības vai kaut kāda nobrāzuma, vēl kaut kādas lietas. Tas ir tikai tādēļ, ka tur ir ticis iekšā pierīkojums. Tā nevajadzētu būt. Vienkārši mums ir paredzēts to, ka šito daļu mēs metam ārā. Tas iesiet makultūru, šitā paliek realitāte. Un mašīnas ir 2 krāsu, 4 krāsu, 8 krāsu mašīnas un dažādu formātu. Līdz ar to mēs varam nodrukāt ļoti daudz un dažādu veidu formātus, kas ir nepieciešams jebkurai produkcijai. Iesim pie nākošajiem procesiem. Raivi, mēs tagad bijām pie offseta drukas un dosimies kur? Pie digitālās drukas, bet es pastāstīšu šeit tūlītās uzreiz informāciju, ar ko tad viņi atšķirās. Ja? Offset drukai ir tā, ka viņai ir vajadzīgs noteikts pierīkojums, noteikts laiks, plates, alumīnija, par ko mēs runājam, lai viņi izdrukātu kaut kādu bildi ārā. Digitālā druka var ar vienu čip, kodziņu un gatava bildi uzreiz. Šeit arī atšķirība tāda, ka offsetā viņas tās krāsas ir šķidras. Viņas tiek liktas virsū uz papīra, un tas papīrā iesūcās. Jo papīrs vairāk iesūc, jo tā krāsa viņai atšķirsies no reālās situācijas. Mums arī bija gadījums tikko nesen atpakaļ ar bukletiņiem. Klients drukāja digitāli sākumā paraudziņus, un pēc tam mēs nodrukājām offsetā tos paraudziņus. Un atšķīrās krāsas dēļ tā, ka vienkārši papīrā sasūcās ļoti daudz krāsas, un viņi ir tādas blāvākas, šajā gadījumā. Tāpēc ir svarīgi arī zināt tirāžu, izmērus, lai mēs varētu noteikt kā projektu vadītāji, kurā tehnoloģija vislabāk izmanto to visu. Vai tā ir offset druka, vai tā ir digitālā druka. Un mēs uzreiz to arī jums iesakam. Tādā veidā iekonomējam jūsu laiku, enerģiju, naudu, visu pārējo. Un šeit sākas darbs. Operators palaiž darbu, ja? Jūs redzat, kādā ātrumā nāk ārā loksnes. Līdz ar to, ka operators palaida tajā galā iekārtu, jūs redzējāt jau cik 5-10 loksnes jau izlidoja ārā. Ātrums ir milzīgs, tāpēc ir svarīgi uzreiz maksimāli pieregulēt iekārtu pirms jau tas sācies. Bet tieši šo iekārtu dēļ pie lielāka apjoma offseta druka ir ideāla. 1000%. Pie lieliem apjomiem šīs drukas ir ideāls, jo viņas ļoti ātri drukā, viņām ir zemāka pašizmaksa uzreiz. Ja? Tāpēc tika radīta digitālā druka, kurai ir ātra mazos tirāžās. Ja? Šeit var redzēt, cik ātri nāk ārā loksnes. Ja? Operators testē, pārbauda, lai pareizi būtu šis pierīkojums. Ja? Viņš pārbauda krāsas, saprot, viņš palaiž no sākuma uzregulēt to savu funkciju un pēc tam ātri nāk ārā.